Gustavs jau pastāstīja, ka brīvdienas foršas pie jūras vienmēr forši atgriezties un tā tālāk un tā joprojām. Un bija sailgojies kārtībā reiz pēc mājām, būdams Šveicē, kur mums Kristofers ir. Kristofer, jā, un mazais Eglīti. Šveicē viņš spēlē šogad. Bija tāds jautājums, jūs tur stāstījāt par Zviedrijām un Somijām un visu kaut ko. Tu redzēji droši vien, ja? To sagatavošanos pirms čempionāta, jā. Tas bija labs, man patika. Tas bija forši. Nu, fotogrāfu kungs, mēs esam gatavi? Aiziet? Sākam ar aplausiem? Kolosāli! Ierodamies ar aplausiem! Tātad man ir pirmkārt milzīgs prieks jūs visus šeit klātienē redzēt. Šis ir tāds ne tikai gada nogales laiks un svētku laiks, bet patiesībā viss decembris, manuprāt, ir iezīmējies tādā kārtīgā florbola zīmē. Viens tās, protams, ir forši, ka mums te lielie džeki kurši cīnās un mazajiem savas spēles un treniņi turpinās un Ziemassvētku turnīri. Bet mēs nonākam punktā, kur decembris iesākās ar 2 gadus gaidītāko notikumu. Un tas ir pasaules čempionāts, kas šajā gadā norisinājās Zviedrijā, Malmē. Un attiecīgi Latvijas izlase sasniedza kaut ko līdz šim nebijušu. Un noteikti tieši tas ir tas iemesls, kāpēc vēlējos šodien mūsu priekšā sēdināt un stādīt jums mūsu, es teiktu, noteikti piemēru un paraugu jebkuram jauniem florbolistam. Un tas ir Gustavs, un noteikti vēlreiz ar aplausiem sagaidām Gustavu. Var pamēt visiem smuku. Kolosāli. Tātad šodienas laikā mēs, kā jau kārtīgā kurša runā raidījumā, iztaujāsim mūsu viesi, kas šodien ir Latvijas izlases aizsargs un Klotenes Jets, Šveices komandā spēlējošais aizsargs Gustavs Griezītis. Bet, protams, mazliet arī pieskārsimies svētku tematikai, kā redzam Eglīti mums blakus, un tāpat arī pieskārsimies jautājumiem par kuršiem. Man uzreiz ir jautājums, vai mūsu tiešām labi dzird tie, kas sēž maliņā? Var dzirdēt, kolosāli. Labi, sāksim no viena gala. Gustav, pastāsti, kas bija foršākā dāvana, ko saņēma šajos Ziemassvētkos? Noteikti foršākā dāvana bija satikt savējos, un tur ir pilnīgi bez šaubām, es to varu apgalvot, jā, laikam jau paliekot vecākam, arvien vairāk var novērtēt to tuvo cilvēku klātesamību, un tā kā es dzīvoju ārzemēs, to var īpaši novērtēt. Tā ir pilnīgi bez šaubām mana mīļākā un labākā dāvana. Gustavs ieradās Liepājā nevienam nesakot. Man šķiet, ka ir draudzene. Man šeit bija informēta, ka tu ieradīsies Liepājā. Vai sanāca pārsteigt ģimeni ar to, ka pēc pasaules čempionāta dodies nevis atpakaļ uz Šveici, kas ir tavas florbola mājas, bet atgriezies īstajās mājās Liepājā un nevienam neko nesakot, ierodies mājās un saka, klau, es esmu klāt? Jā, tas ir laikam jājautā pašiem pārsteigtajiem, bet atskatoties video, es teiktu, ka sanāca pārsteigt. Ceru, ka arī visi mīļie bija priecīgi un ieraudzīt šeit. Jā. Esmu pārliecināts, ka viņi bija priecīgi. Par Gustavu runājot, Gustavam šis bija jau 2. pasaules čempionāts. Tā nemelojot, pacēļ rokas, kuri domā, ka zina, cik Gustavam ir gadi. Daži zina, jā. Bet daži arī, man liekas, ka mēģinās minēt. Es neprasīšu vairs Kristoferam un Kārlim, bet es pateikšu priekšā. Gustavam joprojām ir 20 gadi. 18 gados viņš debitēja savā 1. pasaules čempionātā Šveicē. Gustavs noteikti parādīja savām medaļām. Tur 2 tādas smukas karājās piemiņas medaļas. Jā. Tajā pusītē. Tur ir sarkana baltā, tā ir no čempionāta Šveicē. Pirms jau jāsaka 2 gadiem. Un attiecīgi šajā gadā čempionāta Zviedrijā, tāpēc arī zila balta piemiņas medaļa. Pavisam nesen kuršu treneriem bija pasākums, un tur mēs sēžam pie tāda forša galda un pļāpājam. Mums ir kolektīvā viens kolēģis, kurš Latvijas florbolā ir atstājis tādu pamatīgu nospiedumu. Un gribēju tieši Gustavam caur šo prizmu jautāt. 2012. gads Latvija pirmo reizi pārspēja Čehiju, kas ir top 4 nācija. Latvija nekad līdz tam nebija uzvarējusi Čehiju. Un tieši Mihaila vārti panāk pirmo uzvaru. Un man jautājums Gustavam, kā tu pats atceries mazliet to laiku, jo, manuprāt, tas sanāk tagad 12 gadi atpakaļ, 8 gadi. Pie televizora, kaut kur YouTube, pēc tam ierakstā. Man liekas, ka LTV7 rādīja toreiz spēli. Jā, godīgi sakot, es neatceros to momentu, kad es pats skatījos to spēli, jo, teiksim, tagad skatoties spēles highlights, es skatos un es nevaru atminēties savā galvā, kad es būtu skatījies to spēli, bet es atceros emocijas, kas man bija pēc, varbūt ne pēc pašas Čehijas spēles, bet vēlāk
spēle ceturdaļfinālā, kur Latvija, diemžēl, zaudēja Vācijai. Un es atceros, ka es biju tiešām bēdīgs. Es atceros, ka man pat bija jāraud toreiz par to, ka Latvijai nav izdevies tomēr iesprāgties tajā top 4, kaut arī tas nosacīt grūtākais darbiņš jau bija padarīts. Tāpēc es teiktu, ka es ļoti spilgti atceros tās emocijas, un tas man ir palicis iekalts manā sirdī, manā motivācijā attiecībā uz Latvijas izlasi. Un katru reizi velkot to Latvijas izlases kreklu virsū, tad es atceros to momentu, kā es toreiz raudāju. Un zināju, ka es gribētu izdarīt kaut ko tādu, lai 8-gadīgais Gustavs būtu priecīgs. Jau pieminēji, ka pirms 2 gadiem pirmoreiz startē pasaules čempionātā, un tagad tu brauc uz Malmi. Kas ir tas, ko tu atceries no pirmā, un tu zini, ko sagaidīt? Kas ir tās lietas, kas tev palīdzēja sagatavoties šim turnīram? Jā, kā jau jebkuru lietu darot, kad tu dari kaut ko pirmo reizi, tad tā ir tāda pirmā pieredze, šoks, tu saproti, kas ir kas. Un noteikti tas pirmais čempionāts man asociējās arī ar Šveices iespaidīgo arēnu, kurā aizvedot pirms čempionāta treniņu, ko dara katra izlase. Tā tad ir noorganizēts treniņš pirms paša čempionāta. Tur tad ierodoties, mēs aizvedījām treniņu tieši pēc Somijas izlases, un tad ieejot iekšā un ieraugot visus tos iespaidīgos spēlētājus, kurus skatījos pa televizoru un abrīnoju. Un ieejot iekšā tādā milzīgā arēnā, kas ir paredzēta tieši tam čempionātam, kas ir florbola čempionāts, likās tiešām iespaidīgi. Un jāsaka jau, ka tas iekšējais bērns bija tas, kas pārņēma tās emocijas. Protams, es to vienmēr atcerēšos kā tādu lielisku pirmo pieredzi. Protams, tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka mans uzdevums, protams, ir spēlēt. Jo labāk sniegumu es laukumā rādu, jo labāk komandai. Jāsaka atklāti, ka, protams, uzkāpjot pirmās reizes uz laukuma tajā pirmajā čempionātā ir lielāks uztraukums un ārējie faktori, es teiktu, ka man ietekmē vairāk nekā šajā čempionātā. Tas domā līdzjutēji un kaut kādas lietas, kas varbūt ir ritmā pirms spēles un tam līdzīgi. Tieši tā, un es jau līdz tam laikam nebiju spēlējis tādu līmeņa arēnā ar varbūt tik daudz skatītājiem un zinot, ka tas viss ir Latvijas izlases kreklā. Tad es teiktu, ka tā pirmā pieredze man asociējas vienkārši ar tādu šoku stāvokli, vienkārši prieku, kaut kādā ziņā arī eiforiju. Un vēlāk jau šis čempionāts ir tāds, kad es zinu, kur es braucu. Šoreiz es braucu nevis priecāties par to, kas man ir apkārt, bet par to, ka es braucu spēlēt un rādīt savu labāko sniegumu. Tā kā es teiktu, tā ir tāda lielākā atšķirība. Pirms mēs ķeramies klāt pašai spēlēšanai, man pašam personīgi ļoti interesanti ir tas, ka izlases treneris ir no Somijas. Viņš ir arī ikdienā tavs treneris Šveicē, bet vairāk tas interesantais tajā stāstā, manuprāt, ir, kā viņš panāk tās patriotiskās jūtas. Jo skaidrs, ka spēlēšana izlasē ir kaut kas ļoti, sportistam gaidīts un liels notikums. Mēs dzirdam arī hokejisti, kas nospēlējuši 20 čempionātus un Artis Raitums 10 čempionāti, un tas tiešām ir ārprātīgi, bet kā somu speciālists, nebūdams latvietis, var pateikt tev, Klau, Gustav, mums ir jācīnās par šo karogu, vai kas ir tie vārdi, ar ko viņš jūs ved cauri, gatavojoties uz pār čempionātam? Kā jau viņš pats saka, tas viss ir process. Varbūt lielākā daļa no jums, kas arī skatās čempionātu, redz tikai pašu čempionātu, bet pirms tam ir 1,5 gadu periods, kurā mēs visi kā komanda, sākot ar aptuveni 40 spēlētājiem, visi gatavojās ik pa mēnesim. Visticamāk, brauc uz nometnēm un trenējās un uzlabo savu fizisko sagatavotību, lai tajā čempionātā varētu rādīt tādu labāko sniegumu. Un tieši runājot par viņu, īpaši viņš ir, pirms viņš ienāk Latvijas izlasē un saka kaut ko pārējiem, viņš iepazīst Latvijas kultūru, viņš saprot, kas mēs esam kā cilvēki. Un ar katru spēlētāju, kur viņš ir jebkad uzaicinājis uz nometni, viņš ir visticamāk pavadījis 2 stundu sarunas un iepazīstis tos cilvēkus, sapratis, kādi viņi ir, kādas ir viņu vērtības. Tikai tādā veidā viņš arī reāli iepazīst, saprot Latvijas kultūru, un tad arī viņš zina labāk, ko teikt, kā uzvesties un kas ir tas, kas mūs visus motivēs. Galu galā jau viens no tādiem secinājumiem bija, kad arī somu un latviešu kultūra ir kaut kādas līdzības, tāpēc viņam ienākt iekšā šajā komandā, šajā izlasē, šajā latviešu kultūrā nebija tik sarežģīti, kā varbūt, ja viņš ietu pie Zviedrijas izlases, piemēram. Tā kā tā, bet tā visa procesa laikā viņš reāli arī
lēnām stāstīja par to, ko mēs darām, kas mēs esam, ko mēs vēlamies izdarīt šajā visā procesā un kas ir tas mūsu galamērķis, kas ir tā Malme 2024. Tas viss ir process. Un tad jau, kad mēs visi aizbraucam uz čempionātu, tad mēs zinām, mēs esam aizvadījuši tik garu procesu un tagad mēs esam šeit un mums tas ir jāizbauda. Mums tas ir jāsaprot, ka mēs to esam nopelnījuši un jādod visu, ko mēs varam tam čempionātam. Man bija vēl tāds, es atceros frāzi no trenera par to, ka viņš gatavo visu laiku labāko Latvijas izlasi. Nesakot ne par vietām, ne par uzvarām. Viņš saka, es gribu sagatavot Latvijas labāko izlasi, kāda ir kad tā bijusi. Iekšēnē jūs paši to jutāt, par to runājāt. Tas bija kaut kāds, ģērbtuvē varbūt lieta, par ko jūs pārspēdāt paši. Vai jūs esat tā labākā izlase, vai varbūt jūs esat ceļā joprojām uz turieni? Tas bija tāds mūsu galvenais sauklis, tā teikt, un to jau viņi iepazīstināja mūs jau ar to saulaicīgi un izstāstīja, kas ir mūsu mērķis. Un loģiski, ka mēs negribam uzstādīt mūsu mērķi kā konkrētu vietu, ko mēs gribam sasniegt, bet tas bija galvenais mērķis bija kļūt par labāko Latvijas floorbola izlasi, kāda jebkad ir bijusi. Un varbūt tik daudz mēs to neapspriedām, bet es domāju, ka mums to atkārtoja tik daudz reizes un izveidoja tādas tik daudz motivējošas video un teorijas un vispārējo, ka tas jau mums bija iekalts zemapziņā. Un tad, kad mēs gājām un spēlējām čempionātā, tad jau mums tas vienkārši notika tik dabiski, ka mēs visi zinājām, ka tas ir mūsu lielākais mērķis. Un uzdevums, Pirms pašas došanās uz čempionātu, pēdējā sagatavošanās darba tieši šeit pat Liepājā. Daļa no tiem, kas šodien sēž tribīnēs, bija atnākuši uz treniņu arī paskatīties. Un es ar viņiem papļāpāju, saku, Klau, kad mūsu džeki gūst konkrēti vienā pusē vārtus, vai lecam kājās un aplaudējam un priecājamies un parādam, ka mums patīk, ka viņi ir šeit. Un tu pats vienā soda izspēlē iemet vārtus un visas tribīnes uzsprāgst. Es skatos, tev ir milzīgs smaids, Lilita otrā pusē smaida, treneris skatās no galva tā patīkami pamāja, ka šis ir kaut kas foršs. Tas ir kaut kas tāds, kas palīdz pēc tam tajā ceļā uz to došanos. Es teiktu, ka visi šeit klātesošie kaut kādā ziņā uztaisīja jaunu pieredzi visiem Latvijas izlases dalībniekiem, jo pēc tam parunājot apkārt un pajautājot, visticamāk, šis bija treniņš ar visvairāk skatītājiem, kurā katrs izlases spēlētājs ir bijis. Jūs sagādājāt lielas emocijas ne tikai man, bet jebkuram Latvijas izlases spēlētājiem. Un paldies jums par to. Un, protams, atbraucot pirms čempionātu šeit un savās galvās domājot, ka mēs aizvadīsim kaut kādu, pieslīpēsim pēdējās detaļas un vienkārši pavadīsim laiku kopā. Un mēs atnākam uz treniņu, mums ir tāda auditorija. Tādas emocijas varbūt pēc kaut kādiem skaistiem goliem vai pēc savējo goliem, tā teikt. Vai neiemesta bullīša arī? Jā, tieši tā. Es teiktu, ka tas, protams, rāda tādu papildus dzinulu, ejot uz čempionātu, zinot, ka mums te ir atbalstītāji, kas varbūt nebūs klātienē, bet skatīsies no televizora ekrāniem. Un, protams, tas ir vienkārši lieliski. Ātrā aptauja, kas skatījās televizora ekrānos tos spēles, es visu skatījos. Daži bija klātienē, es zinu, Tas bija vēl bišķi bonusiņš viņiem. Labi, jūs dodaties uz čempionātu, jūs ierodaties, jūs aizvedat pēdējo to treniņu, kas ir pirms čempionāta. Kādi bija mērķi? Grupu turnīrā mēs zinām pretī Zviedrija, Somija un Slovākija. Droši vien mērķis uzvarēt Slovākiju un skatīties, kā sokas ar lielajiem. Es tā pieņemu. Es nezinu, es neesmu dzirdējis. No treneru perspektīvas jau bija skaidrs, ka iespēja spēlēt pret Somiju ir ļoti laba, jo mēs zinām, ka visticamāk Somi noteikti nav tik sagatavoti, kā mēs šai spēlē. Tā ir pirmā spēle jaunam treneru kolektīvam Somijas izlasē. Daudzi Somu spēlētāji ir aizved visticamāk pirmo spēli izlases sastāvā. Tas nozīmē, tas ir liels spiediens no apkārtējiem un, protams, iekļūt Somijas izlasē nav vienkārši uzdevums. Un ja tā skatās kopumā, tad šī Somijas izlase bija diezgan neparasta ar spēlētāju izvēli, jo šoreiz tika izvēlēti pārsvarā ļoti uzbrukoši spēlētāji un tādi pamati, tāda aizsardzības balsti, kas bija iepriekšējos gados, kā piemēram Laurijs Stenfors, tāds plikgalvains Somu aizsargs, vai Sikinens, kas arī bija Somu centrs, tad tādi, kas varbūt citiem liktos kā tādas pamatvērtības Somijas izlasē, tad tādi netika paņemti un tika paņemti varbūt netika aizsardzībā izcili spēlētāji, bet
tieši ar uzbrukuma kvalitātēm. Tāpēc mēs zinām, ka viņiem būs uztraukums un kad mēs ar labu spēli un raksturu varam parādīt viņiem, sagādāt grūtības, ja kurā gadījumā mums ir visas iespējas uzvarēt to spēli. Un tā arī mēs uz to gājām, bet, lai teiktu, ka mums bija doma tagad, kur uzvarēt pret Slovākiju un tad skatīties, kā bija pret citiem, noteikti ne. Mēs gājām uz katru spēli ar domu, ka mums jānospēlē labākā spēle. Un pirms nevienas spēles neizskanēja kaut kas tāds, ka mēs jau gan jau tā kā zaudēsim. Tā mentalitāte uz katru spēli bija tāda, ka mēs ejam laukumā uzvarēt. Bet arī pirms čempionāta tepat Liepājā mēs apskatījāmies uz spēļu grafiku un sapratām, kā tas izskatās, kad mums ir brīvs. Protams, visi var saprast, ka tā slodze ir ļoti, ļoti liela un kad protams, arī treneriem ir jāizdara pareizie lēmumi, lai pietiekami taupītu varbūt spēkus, varbūt komandas līderiem un tam līdzīgi. Bet mēs vienkārši gājām uz čempionātu, zinot, ka pirmā spēle ir lieliska iespēja un tālāk arī mēs uz katru spēli tā arī turpinam un ejam uzvarēt. Par pirmo spēli runājot, es noteikti biju pārsteigts nevis par rezultātu, bet par spēles kvalitāti. Esmu diezgan daudz sekojis florbolam līdzi, jau, man liekas, 20 un kaut ko gadus, jo vairs nevar izskaidīt, cik tas ir ārkārtīgi daudz. Un man bija sajūta, ka es pirmo reizi redzu mūsu izlasi, kas spēlē ne tikai labi aizsardzībā, bet kas ir tiešām bīstama otrā laukuma galā. Ka nebija tā sajūta, ka mēs tikai skrienam pretuzbrukumos un ceram, ka tur kaut kas sanāks, bet mēs tiešām daudz spēlējām ar bumbu. Un es noteikti varu uzteikt tieši tavu maiņu. Man likās, jūs čempionātu iesākāt lieliski. Gan tā saspēlētība bija tādā labā līmenī, gan es saku, momenti, ko jūs veidojāt, bija ārprātīgi labi viens aiz otru un pret Somiju, kas vēlāk kļūst par pasaules čempioniem. Bija tā pārliecība, ka tā spēle ļaus turpinājumā tikpat labi turpināt. Respektīvi, jūs sākat labi un ka tas ļaus arī turpinājumā sagādāt kādu lielāku pārsteigumu. Tā kā pirmā spēle mums palīdzēja sagatavoties nākamajām spēlēm. Noteikti, es nezinu, paskatoties, mēs zinājām, ka mēs spēlējām labi, bet pašā laikā mums visiem bija secinājums, ka mēs varam spēlēt vēl labāk. Un kad ar to nebeidzās mūsu čempionāts un kad tas ir varbūt tāds labs rādītājs no ārpuses un forši, kad mēs nospēlējām tuvu, bet es nezinu, vai tas bija tāds noteicošs faktors, kad Eureku mēs nospēlējām tuvu pret Somiju, tagad mēs esam tur top komanda, mēs vienalga apzinājāmies, ka mums ir jācīnās par katru golu un par katru centimetru laukumā. Es teiktu, ka tas vairāk bija no malas tāds, varbūt forši apzināties, ka Latvijas izlase tik līdzīgi spēja nospēlēt ar tādu top florbola nāciju, bet es neteiktu, ka tas bija liels ietekmes faktors turpinājumā. Pēc tam spēle pret Zviedriju. Vienīgais, ko es gribu izcelt, ir tavs vārtu gulms un tur tas smukais dēlīs, kas uz grīdas stāv. Kaut kāda pirmā iespēja, jo mēs runājām iepriekš pēc pirmā pasaules čempionāta, ka viens zviedrs tāds blonds un garš tev tur atstāja tādu spilgtu emociju un atmiņu. Šajā spēlē droši vien kaut kas mazliet cits palika atmiņā. Es teiktu, ka tas varbūt bija tāds. Es pirmo reizi tā pilnvērtīgi spēlēju pret Somijas izlasi un tās spēles laikā, un, protams, arī pēc tam es varēju patiesi novērtēt to spēlētāju individuālo prasmi, tam, cik meistarīgi viņi ir, un katrs savā veidā. Un tā tiešām ir, pēc spēlētājiem skatoties, teiktu, izcilākā izlase, kāda šobrīd ir, un, protams, arī viņiem ir plašāks kolektīvs, no kā izvēlēties. Tas man bija tāds pārsteigums, bet, protams, kad spēle nedaudz paturpinājās, teiktu, kad mēs nedaudz iegājām un varbūt sapratām, kā spēlēt pret viņiem un centāmies kaut ko likt pretī. Ja tā skatās, tas gala rezultāts izskatās netik patīkams, bet liela daļa no tā bija arī tajā trešajā periodā. Mūsu vēlme tikt atpakaļ spēlē, noņemot vārtsargu, un tam atkal viņi bija gatavi, un mēs nebijām gatavi, kad Zviedrijas izlase varētu presēt ar 5 spēlētājiem pret 6, kas mums bija kaut kas jauns, un mēs to pārbaudījām. Jūs gaidījāt, ka liekot 6. laukumā, Zviedri nosēdīs, Zviedri atkāpjas, un mums ir iespēja veidot momentus un lēnām nākt atpakaļ spēlē. Bet, pēc tam arī, protams, treneri atzinās un pateica, varbūt, ka tā bija viņa kļūda, un kad, principā, neviens no mums negaidīja, ka viņi tā izdarītu tādu spiedienu. Bet kopumā, ja skatās, tad es teiktu, ka mēs aizvadījām arī kvalitatīvu spēli pret viņiem un centāmies darīt to, ko mēs varējām ar bumbu un bez bumbas, kaut arī bez bumbas sanāca spēlēt daudz vairāk. Un par saviem vārtiem pirmajiem čempionātā? Tas viss moments ir tādā miglā tīts, es teiktu, jo tad, kad principā visi vārti, ko es gūstu, tad
vai jebkurš cits spēlētājs, tu esi tādā plūsmas stāvoklī. To momentu pēc tam ir grūti atcerēties. Tu varbūt atceries vairāk, kā tu jūties, nevis ko tu darīji un kāpēc tu to darīji. Jo tu vienkārši tā kā esi, tu spēlē, tu esi momentā, tu gaidi, kad tev pienāks tā iespēja un tu esi gatavs vienkārši. Tā sanāca, kad es teiktu, pirmo un iespējams vienīgo reizi spēles laikā es aizgāju uzbrukuma zonā, jo parasti es palieku kā viens no pēdējiem aizsargiem. Tajā reizē tad arī man paveicās, kad Kārlis Tukāņa piespēle izgāja cauri tur vēl kaut kam. Šodien tieši vēl noskatījos golmu. Jā, un tad jau man tur tikai atlika iemest gan arī tukšos vārtos. Tā kā es biju, var teikt, īstajā laikā, īstajā vietā, bet spēles iznākumu tas diemžēl īsti nemainīja. Par vārtu atzīmēšanu. Es tā iepriekš nebiju piefiksējis, bet ejot vēlreiz tiem video, kur tu gūsti vārtus, tev ir kaut kāds veids, kā tu atzīmē vārtus, vai tā tikai sakrita, ka visi trīs bija vienādi? Kādā ziņā vienādi? Atzīmēšana. Nē, tas ir man pilnīgi dabīgās emocijas, un nekad neesmu par to domājis. Un pat ja es domātu, es teiktu, ka tajā brīdī čempionātā, kur ir tik daudz emocijas iekšā, un, kā es saku, arī bērnības kaut kādas nosacītās traumas, kuras redzu zaudējumus, bet ceturdaļfinālos tās emocijas, kas tur ir iekšā, vienkārši nāk dabīgi ārā. Un pat ja es izdomātu, ko es gribu darīt, es ticamāk aizmirstu to, tāpēc, ka man ir tik ļoti liels emociju uzplūdums, un tas vienkārši nāk dabiski. Ejot grupu turnīrā uz priekšu, spēle pret Slovākiju, kas izrādās turnīra noslēgumā gandrīz vai viens no lielākajiem pārsteigumiem. Tiešām ļoti labu spēli rādīja ne tikai pret mums, bet kopumā visā turnīrā. Vai pirms spēles bija iekšā kaut kādas pārdomas vai diskusijas, jo skaidrs bija tas, ka atkarībā no spēles iznākuma būs jāspēlē tālāk, ceļš teorijā varēja savest vai no Šveici vai ar Čehiju. Jūs kaut kur runājāt par to lietu, jo spēli mēs droši vien skatījās, visi atcerās. Pēdējā spēles sekundē Slovākija panāca 4-4. Tā, ka ja būtu viens gols bijis ātrāk viņiem vai tam līdzīgi, varēja būt arī otrs scenārijs, ka mēs ietu viņu ceļu un mums būtu Čehija ceturtdaļfinālā, bet šoreiz sakrita pret Šveici. Jā, arī tā bija viena no lietām, ko mēs runājām pirms čempionāta, un mums bija mītings, saucamies angliski, kur mēs treneri izgāja cauri tādam scenārijam, kur pieņemsim, mums nav izdevies uzvarēt Somiju un Zviedriju, mums ir pēdējā spēle pret Slovākiju. Un mēs zinām, ka tajā brīdī spēlē Čehija pret Šveici, un tā spēle beigsies. Mums bija vienlaicīgi. Jā, tā spēle beigsies pusstundu pirms mūsu spēles. Un jautājums ir tāds, pieņemsim, zinot, ka Šveici to spēli uzvar, kas nozīmē, ka, lai mēs gribētu spēlēt pret viņiem, mums nosacīt būtu jāzaudē. Kā mēs skatāmies uz to spēli un ļoti ātri un es teiktu, vienbalsīgi visa komanda, tā skaitā treneri vienojās, ka mēs neskatāmies uz rezultātu un katru spēli mēs ejam, lai mēs to spēli uzvarētu. Un tas pirmkārt ir nekādā veidā sportiski pareizi. Ja mēs gribam kaut ko sasniegt tajā čempionātā, tad tas ir jāizdara caur gribas spēku un iet un uzvarēt. Es teiktu, ka visticamāk lielākā daļa no komandas nemaz nezināja, kā beidzās Čehijas-Šveices spēle. Mēs vienkārši gājām uz Slovākijas spēli, lai viņi uzvarētu. Bet jā, vispār pēdējā gada laikā Slovāki paliek kā tādi sīvi pretinieki, tā varētu teikt. Ja kādreiz tā bija Vācija, tad es teiktu, ka Slovākija lēnām ieņem Vācijas vietu, tādā perspektīvā. Tur arī blakus Norvēģija droši vien un kaut kur Dānija kādā brīdī. Jā, un kā treneri arī saka, ka pēc šī čempionāta viņi teikt, ka pasaules florbols ir bišķīt pamainījies, un ja tagad bija mūžīgais top 4 pret visiem pārējiem, tad šobrīd jau veidojās tāds kā top 3, kur ir Somija, Zviedrija, Čehija, un tālāk jau ir top 6, kurā ir Latvija, Šveice, Slovākija. Tas ir viens veids, kā uz to paskatīties, bet tā pēc šī čempionāta rezultātiem tā arī izskatās. Jā, noteikti Slovākija ir un visticamāk arī turpmāko gadu laikā būs mums sīvi pretinieki, pret kuriem vienmēr ir jāiesprings, lai to spēli uzvarētu. Par grupu turnīru labākās komandas, kas mūsu grupā tā bija Somija un Zviedrija, tiek pie brīvdienas. Savukārt jūs sagaidat spēli pret Filipīnām. Kaut kas ļoti eksotisks. No komentētājiem saprat, ka pirmoreiz vēsturē mēs ar viņiem spēlējam. Pēc parametriem mazliet kuriozi, kad nostājas laukumā centrā viņa kapteinis un sajūta, ka ir U12 mans komandas kapteinis iznācis laukumā. Kaut gan viņš pat ir lielāks, man šķiet jau U13, tas atvainojos, jā, man bišķi lielāka komanda tomēr nevis mazie. Bet tā spēle ir viegli koncentrēties viņiem, motivēt sevi, būt tādam super aktīvam, agresīvam, jo tu tā kā saproti, ka tas pārsvars ir pietiekami liels.
vismaz uz papīra un droši vien arī dzīvē, un to tikai ir jānoslēdz līdz 60 minūšu noslēgumam. Jā, ir noteikti spēļu laikā daudz grūtāk nofokusēties uz to spēli, jo tad, kad tu spēlē, tad jebkurš spēlētājs grib spēlēt vidē, kuram viņš jūtas izaicināts. Tad katru brīdi tev ir jābūt fokusētam, tev jābūt gatavam, kad jebkas var notikt, un katra tava darbība ir no svara. Ja tu spēlē atkal spēli, kur tas viss kļūst tik vienkārši, kad, es nezinu, tev viss laukums ir brīvs, un tev ir tik daudz izvēles, kā neparasti. Protams, ir daudz grūtāk atrast to fokusu, bet noteikti to nedrīkst pazaudēt. Un ir jāsaprot, ka arī šī spēle ir jāuzvar un jāparāda savs labākais sniegums, lai kaut kādā veidā arī gūtu pārliecību uz nākamajām spēlēm. Šajā spēlē es teiktu, ka man tas neizdevās pārāk labi. Gaidīja golu droši vien pats ievēlēt. Nē, es nezinu, tas nebija pat par goliem. Es gribu spēlēt labi un rādīt savu labāko sniegumu katrā spēlē. Un ja es atskatos pēc sevis, uz sevi pēc spēles un atskatos uz savu sniegumu, tad pēc tam es varēju teikt, ka tas nebija mans labākais sniegums un ka uz nākamo spēli man ir jāuzlabojas. Tas vairāk bija tāds secinājums. Tad, attiecīgi, uzvarot Filipīnas, nākamais solis, tur, kur Latvijas izlase ir atdūrusies pilnīgi visas reizes, nereiz neesam pārvarējuši to latiņu, ceturtdaļfināls. Pēc tāda grupu turnīra, pēc tādas spēles pret Filipīnām, ko jūs runājat ģērbtuvē, kāds ir noskaņojums komandā? Skaidrs, ka Šveice ir droši vien tāds viegls laupījums, noteikti favorīti, es domāju, pēc, nezinu, ko citu tur vērtē vai tam līdzīgi, bet favorīti droši vien bija Šveice uz papīra, bet droši vien tā bija visievainojamākā komanda visā čempionātā, ja tīpaši mēs runājam par top 4. Jā, noteikti. Ne tikai mūsu gatavība, bet arī Šveices nesagatavotība bija faktors spēles iznākumā. Ja mēs tā paskatāmies, tad arī Šveices florbolā bija diezgan liels pārmaiņas attiecībā uz šo čempionātu. Bija faktori, kas nostājās mūsu pusē, un tieši šajā momentā es teiktu, ka Šveice, kā jau teicu, Šveices izlase bija ievainojama pēc tādas spēles pret Norvēģiju un pēc viņu spēles stila, kas ir būt ļoti vienkāršam. Pieņemsim, ja mēs skatāmies uz aizsargiem, tad viņu uzdevums ir spēlēt vienkārši, saspēlēties savā zonā un gaidīt pareizo 100% iespēju, kā tikt uzbrukuma zonā. Bet, ja tu paskaties uz šiem pašiem aizsargiem klubu līmenī, tad viņi ir kreatīvi spēlētāji, kuri negrib sevi ielikt nekādā veidā kastītē. Un līdz ar to, ja tu viņus ierobežo un pasaki viņiem, tu dari tikai vienkāršos darbības un tu nedrīkst kļūdīties, tad loģiski, ka viņi kļūdīsies un nespēlēs tik labi, kā viņi varētu. Mūsu treneri to apzinājās, mūsu treneri ļoti labi to paskaidroja mums pašiem, un mēs uz to spēli gājām ar tādu ļoti lielu asins garšu, un mēs zinājām, ka šī ir iespēja mums, un kad viss, kas mums ir jāizdara, ir jānospēlē pietiekami labi. Parasti jau tā, ka tiekoties nosacīt, ja līdzvērtīgām komandām, tad abas jūtās līdzvērtīgi, bet gribētu teikt, ka šajā situācijā bija sajūta, ka Šveice jūtās, ka viņi ir mazliet labāki, bet attiecīgi tas dod jums ekstra motivāciju un to sajūtu, ka var ķerties iekšā, un ja tas izdodas, tad īpaši spēles sākums bija 2-0 vadība, man liekas, sākumā uzreiz bija. Diezgan ātri jūs izgājāt vadībā. Jā. Pirmos vārdus atklāja Jānis Ragovskis, diezgan laicīgi izteikti pirmajā periodā, man liekas. Jā, un tad es atzīmējos ar otrajiem, un ja nemaldos, tad pirmā perioda beigās tad viņi paspēja iemest vienus, bet arī pēc tā. Es nezinu, grūti teikt, var dažādi apskatīties uz to spēli, kā viņi jutās, kā mēs jutāmies, bet tā noteikti nebija mūsu labākā spēle. Mēs varējām nospēlēt daudz labāk. Bet runā par sevi, tev viņa bija labākā spēle? Man personīgi? Jā. Es neteiktu, ka tā bija mana labākā spēle. Man patiesībā ir grūti atcerēties daudz kaut kas notiek tajā spēlē, jo man šķiet, tā bija spēle, kur es tiešām biju tajā, kā jūs minējāt, tajā plūsmas stāvoklī, un es vienkārši spēlēju un darīju to, kas man ir jādara, bet noteikti bija lietas, ko es varēju uzlabot, bet galu galā iznākums ir tāds, un tad arī droši vien es varu uzsist sev pa plecu un pateikt, ka kaut ko es izdarīju pareizi, ja beigās mēs uzvarējām to spēli. Tā kā tā. Parasto emocijas tajā brīdī, kad ir pagarinājums un Rolis izlien no stūra. Es pat pirmajā reizē skatījos, nesapratu ne ar atkārtotu, ne ar pirmo, ne ar nošķo, kad tur katrā ziņā bumbiņa atrod ceļu vārtos. Latvija pirmo reizi vēsturē uzvar Šveici, pirmo reizi spēlēs pusfinālā. Tas viss notiek pirmo reizi un vēl uz apbalvošanu, kas vislabāk patika, iznāk federācijas prezidents ar parūku un Latvijas izlases kapteinis Artis Raitums viņu neatpazīst. Tas bija, man liekas, ļoti spilgts tāds apliecinājums tam, cik tas viss bija
īpaši un savā ziņā ļoti, ļoti gaidīti. Un, tāds mirklis, kas droši vien Latvijas florbolā. Es gribu cerēt, ka nākamajā čempionātā mēs esam pusfinālā, bet var gadīties, ka atkal nebūsim. Tas bija ļoti, man liekas, jāizbauda, bet kāda ir tā sajūta? Kas notiek tur tajā laukumā, galvās, ģērbtuvēs? Kas vispār notiek? Un pirmais moments, kad viņš iemet to golu, ir noteikti skats uz tiesnesi, vai gols ir ieskaitīts. Tajā brīdī, kad tiesnesis parāda, ka gols ir iekšā, tad viss tas tā ir vienkārši. Es teiktu, ka lielākais eiforijas moments, kāds ir bijis manā dzīvē. Jā, šo lido visu pa gaisu. Jā, vienkārši nezinu, tas vienkārši 7. debesīs. Es saku, varbūt daudziem cilvēkiem ārpusē tas nenozīmē daudz, bet, kā jau jūs zināt, es esmu uzaudzis ar florbolu un sākot spēlēt no 4 gadiem un sekojot līdz visiem izlases notikumiem. Un zinot, ka tā ir barjera, kas vienmēr ir bijusi Latvijas izlasē, tad tajā brīdī pārvarot to barjeru, tā vienkārši ir nirvāna vienkārši. Es nācu uz 14. vai 15. čempionāts, negribu samalot pasaules čempionāts, kurā Latvija piedalās, un pirmo reizi mēs iekļūstam pusfinālā. Jā, tieši tā. Bet es jau zinu atbildi, bet tur pastāstīt droši vien citiem, tas būs interesantāk. Ko pēc spēles ģērbtuvē saka vai piedāvā treneris tajā brīdī? Godīgi sakot, ja es tagad runāju par savām emocijām un, visticamāk, arī citu spēlētāju emocijām, tad spēlētājiem, ja tā ir eiforija, tad, ja kamera būtu tikt pagriezt uz mūsu izlases treneru, tad viņā droši vien emocijas nevarētu saskatīt nekādas. Man liekas, ka viss, ko viņš parādīja, bija, ka ar to pietika, mēs uzvarējām. Un, pat, ja nemaldos, kāds spēlētājs gribēja iet viņu apsveikt, un tajā brīdī viņš pateica, ka nē, tagad mēs izbaudām momentu, bet pēc tam mēs nomierinamies un mēs gatavojamies nākamajai spēlē. Tas nevienā brīdī viņa acīs nebija beigu punkts mūsu tajā ceļā. Bet tur ir tā taisnība par to, ka ģērbtuvē viņš piedāvāja džekiem, vai nu mēs nosvinām un atzīmējam pirmo pusfinālu, vai mēs visu noliekam maliņā un turpinam fokusēties tālāko ceļu. Jā, tieši tā bija viņa sniegtā izvēle. Viņš ienāca mierīgs, kā jau parasti. Viņš pateica, kā jau es teicu, pirms 3. perioda. Viņš to saka, kad, ja man būtu iespēja, ja pirms spēles kāds piedāvāt, tad man ir šī komanda ar šiem spēlētājiem, un mēs ejam uz 3. perioda rezultātu -1. Ja man piedāvātu šo iespēju, tad es viņu ņemtu 100%. Viņš teica, ka viņš uzticās šajā komandā un viņš zina, ka mēs varam atnākt atpakaļ spēlē, un viņš par to ir pilnībā pārliecināts. Un tas arī, protams, raisīja pašos spēlētājos tādu milzīgu pārliecību par to, ka mēs ejam un spēle tiešām nav beigusies un kad mēs ejam, lai uzvarētu viņu. Līdz ar to viņš teica pēc spēles, kā jau es jums teicu, es biju pārliecināts šajā komandā un viņš zina, kāds mums ir spēks. Kad šobrīd mēs stāvam izvēles priekšā, kad vai nu mēs gribam svinēt un apstāties šajā punktā, vai mēs ejam tālāk ar domu. Cīnīties par medaļām. Jā, tieši tā. Un, es teiktu, ka arī viņš teica mums un arī intervijās, tad viņš teica, ka tagad spēle pret Šveici ir kā Latvijas izlases jumts. Un tagad, kad tu izlauzi jumtu, tad debesis ir limits. Tas bija viņa tās teiciens šajā čempionātā attiecīgi uz tām spēlēm. Tā arī mēs gājām tālāk. Man liekas, ka tiešām tāds liels, grandios notikums, bet man jāsaka viens bet. Es atminos 2012. gadu, Latvija uzvar pirmo reizi Čehiju, un tad, labi, man tobrīd arī krietni mazāk gadu nekā šodien, bet man tā atmiņa toreiz ir tāda, ka viss eksplodēja. Un to atmiņu pārunājot, kā jau minēju, bija pasēdējuši treneriem, un tur Mihāls Kostusevs, kurš ir tas laimīgais vārtu guvējs. Un es viņam prasu, kā tu atceries to, kāda bija ažiotāža. Un mēs abi, mūsu sajūtas man un viņam bija līdzvērtīgas, ka tas bija kaut kas ārprātīgi neiedomājams. Tad šoreiz varbūt tā Šveices pārlaušana ir kaut kas ļoti liels, bet toreiz bija tā kontekstam. Protams, mazie varbūt neatcerēsies tādas lietas, bet tajos laikos sporta centrā galvenā ziņa tajā dienā ir florbols. 500 un cik komentāri, miljonu skatījumi, visi dalās. Facebook knapi tikai pirmos soļus spēr, un tur jau ir viss pilns. Tobrīd draugiem LV ir kaut kas ārkārtīgi liels, un tur pilnīgi visi raksta un apsveic viens otru Latvijas izlases uzvarām. Un ko dara tobrīd džeki? Ja tagad džekiem treneris saka, klau, gribam iet tālāk, tad liekam nost svinības un ejam tālāk savu ceļu.
Toreiz džeki sēž cauru nakti foijē, recepcijā, kur ir labākais internets, un sēž un lasa visu laiku sporta centrus, komentārus, Delfos, tā tālāk, un beigās tā nakts ir tik samocīta, ka tas iznākums toreiz pret Vāciju, kas bija zaudējums, kas tev bija sāpīgs, bija gandrīz vai likumsakarīgs. Tad šeit šī uzvara, man liekas, iedeva tādu it kā prieku un sajūsmu un gandarījumu, bet joprojām bišķi pieslēpēti. Nebija tādas ārkārtīgi augstas emociju vilnis man šeit. Laukumā jā, bet pēc tam nē. Jā, tieši tā. Tas bija tas eiforijas moments, bet ātri vien jau mēs sapratām, mēs vienojāmies, ka nekas ar šo nebeidzās. Un pateicoties iepriekšējām izlasēm, mums ir 2 labi piemēri, kā nedarīt, kā jau te teici. Un mums pat ir spēlētāji no abām šīm izlasēm, kas pasaka, jā, kā bija toreiz. Kad, jā, šobrīd mēs esam šeit un mēs netaisamies kļūdīties vēl vienreiz. Tā kā, protams, visi zināja, ko darīt. Un pat pirms čempionāta arī tajā pašā mītingā, kas mums bija, tā pat lieta, par ko treneri runāja, būs iedomājieties, mēs tagad pārvaram ceturtdaļfinālu un jums, nezinu, uzsprāgs telefons no apsveikumiem un viss sociālās medijos ir pilns. Tad jautājums, ko mēs darām, vai mums ir vajadzīgs tajā brīdī šo visu pētīt un skatīties un lasīt to visu, vai labāk mums to ir nolikt malā, palikt mūsu iekšējā burbulī, kurā mēs esam un gatavoties nākamajai spēlē. Un, protams, atbildi jau visiem bija skaidra, bet tas bija tāds kā laba sagatavošanās mums, iedeva mums tādu perspektīvu, lai saprastu, kā tas varētu būt un kā mēs gatavojamies. Un tajā brīdī, kad tas notika, tad jau mēs bijām gatavi, mēs zinājām, ko darīt. Jā, es teiktu, ka reti kurš vispār arī skatījās telefonā vai sekoja līdz tiem sociāliem tīkliem tajā brīdī. Es laikam arī mācos no kļūdām, jo es apzināti ieraugu to spēli. Latvija ir uzvarējusi, Gustavs iemets vārtus, pirmais pusfināls. Manā galvā ir vienkārši sprāgstis pušs un liekas, ka tas ir kaut kas nereāls. Bet tajā pašā laikā es apzinos, ka Gustavam ir 20 gadi. Mums ir tā vēsture ar tiem Delfu komentāru lasītājiem, kuru televīzijā sižeti vispārējais un visi sēž caurām naktīm. Arī es laikam biju mācījies, Gustavam rakstīt tikai pēc čempionāta. Teicu, ka labs darbs padarīts. Pirmo reizi vēsturē kaut kādas jaunas ailes ir atvērtas un viss ir noticies. Es noteikti jums ieteiktu rakstīt Gustavam, bet es zinu, ka Gustavs atbildēs pēc čempionāta. Jā. Visticamāk. Jā, tieši tā arī tas bija šajā čempionātā, kad uz apsveikumiem es atbildēju pēc tam un nevēlējos noslogot savu prātu tajā brīdī. Jo, ja godīgi sakot, pat mūsu grafiks īsti neļāva un nedēva daudz laiku, lai tā vispār skatītos cauri sarakstiem un atbildētu uz dažādām ziņām. Tāpēc, jā, noteikti, tādā gadījumā es atbildu pēc čempionāta. Čempionātu pabeidzām pusfinālu un finālu. Abas spēles, es teikšu vārdu, neuzvaram. Nerunāsim par to, ka zaudējām, bet mēs neuzvaram. Čempionāts pabeigts ar visu laiku labāko rezultātu, 4. vietu, bet tomēr pabeigts ar 2 zaudējumiem. Un vieglāk ir varbūt palikt 5. kur tu biji iepriekšējā ceļā un pēdējā spēle ir uzvarēta, vai tomēr ir kaut kas vēsturisks un pēdējās 2 zaudējumi, un mēs zinām, ka mēs tik un tā esam augstāk nekā jebkad iepriekš. Ja es tev pajautātu to jautājumu, ko tu atbildētu? Tas ir labs jautājums. Jo es esmu vienreiz bijis, un mēs bijām 5. Man ļoti patika. Man liekas, mēs Vāciju vai Igauni, man liekas, pa 5. 7. un pēc tam bija, man liekas, Vācija uzvarēta. Es biju ļoti priecīgs. Visi super, visi priecīgi, smaidīgi, tur viss notiek. Bet 4. vieta ar pirmo reizi tas ir kaut kas nebijis. Un es domāju, tas to man vedina, ka tas ir tas, ko tu izvēlies. Jā, tieši tā. Tas, protams, ir atkarīgs no ambīcijām, bet es domāju, ka jebkuram šīs izlases dalībniekam, tad, kad tu esi to 5. vietu uzvarējis 20 reizes, tad tu droši vien vairs arī atkārtojoties, ka tagad tu kaut ko izdari pirmo reizi vai pirmās reizes, tas tev ir tāds tas rada daudz lielākas pozitīvās emocijas nekā tad jau, kad tas atkārtojās. Un tā kā šajā gadījumā Latvijas izlase ir uzvarējusi daudz 5. vietas, tad tā 5. vieta jau jebkurā gadījumā vairs nerada baigās emocijas. Un tā tas man bija pagājušajā čempionātā. Es zināju, ka es forši uzvarēt pēdējo spēli, bet ja tā atskatās uz šo čempionātu, es katru reizi izvēlētos iekļūt 4. un cīnīties par iespēju uzvarēt čempionātu. Starp citu, 4. iedeva Latvijas izlasē vēl vienu izcilu iespēju. Vienreiz Latvija jau ir bijusi šādā pasākumā, un tās būs pasaules spēles florbolā, kur piedalās, ja nemaldos, 6 pasaules valstis. Un no pasaules čempionāta atlasījās 4, jo viena būs Ķīna, kur notiek pats čempionāts, tā ir 5. valsts.
Es nemaldos, negribu teikt Indonēzija, bet kaut kas super eksotisks bija, manuprāt, sastāvvalsts, kas bija iekļauts tajā katliņā. Es godīgi sakot, nezinu. Kaut kas no reģiona katrā ziņā. Bet es zinu par nākamajām pasaules spēlēm, kas jānotiks Ķīnā, Čehu pilsētā. Man nav jausmas Ķīna, bet pasaules spēles notiks Ķīnā. Kas noteikti man ir jautājums tev? Pagājušajās pasaules spēlēs bija saīsinātie sastāvi, nopietni domāt, visticamāk šogad būs tā, nākamgad būs tāpat, 25. gads. Jā. Daudz lielāka konkurence, daudz īsāks sastāvs, cīņa par vietām, es domāju, vēl spraigāka. Būšana treneru komandā droši vien palīdz. Es tiešām nezinu, bet, protams, es saprotu, kā domā mūsu treneris un kas viņam ir vērtības. Un droši vien ir kaut kāds iemesls, kāpēc arī viņš man ir izvēlējies tieši būt par viņa audzēkni. Bet es uz to tā neskatos. Es uz katru nometni skatos, ka tā vieta ir jāizcīna un nevienam nekas nav apsolīts. Tāpēc, un jebkurā gadījumā, kaut arī kāds man uzskatītu par lielu izlases vērtību, es nekad negribētu rādīt, teiksim, tiem, kas tikko ir atnākuši uz pirmo nometni, piemēram, jauniešiem, kas varbūt nāk no 19 izlases, ka kur šeit mums ir spēlētāji, kas tagad ir ar pirkstiem gaisā un domā, ka viņi te ir kaut kas un ka viņiem nekas vairs nav jānopelna. Tā ir pēdējā lieta, ko es jebkad gribētu rādīt, un es domāju, ka treneri domā tieši tāpat. Tāpēc par to nav jautājums, kad es par savu vietu cīnīšos tieši tāpat, kā tie, kas tur būs pirmo reizi, varbūt nometnēs. Tajos vārdos, ko tu saki, es dzirdu vienu izcilu latviešu hokejistu, kurš nesen beidz karjeru. Droši vien zinu, kurš tas ir, jo viņš arī savos 37 brauc uz izlases hokeju un stāstīja, ka viņam ir jāpierāda katru dienu, ka te nekas nav garantēts, viss sāks no jauna. Tu zini, par ko es runāju? Jā, es dzirdēju to interviju, bet godīgi sakot, es aizmirsu tieši, kurš no viņiem bija. Daugaviņš to teica. Jā, tas bija mans pirmais minējums. Mentālais stāvoklis par tām. Jā, tieši tā. Okay. Mazliet apaļojoties jau par čempionātu, skatītāji uz vietas bija mazliet mazāk nekā ierasts varbūt, bet Latvijas līdzjutējiem, komentētāji gan viņus īpaši neatpazina, bet te sēž tas bariņš, ko tu stāstīji, un viņi visi bija aizbraukuši tev līdzi, un tās tribīnes bija pilnas, un pēc uzvaras pret Šveici tur dažam labam arī kāda asara skaisti nobira, par ko mēs visi priecājāmies. Kā tas ir, ka tava ģimene dzīvo tev tik ļoti līdzi, jo daudziem tomēr izvēlās palikt mājās un attālināt un skatīties, bet tavējie visi bija uz vietas un sekoja un juta līdzi. Jā, tā ir. Ja tu runāji par manu lielāko Ziemassvētku dāvanu, tad tā noteikti bija man lielākā čempionāta dāvana, kad mana ģimene tur bija uz vietas. Godīgi sakot, tas man nozīmē visvairāk, jo katra tā emocija, labā vai sliktā, ko es piedzīvoju tajā čempionātā, teiksim, atskatoties uz to vai par to stāstot, es zinu, ka viņi saprot, viņi bija tur, un tas man ir lielākā laime, ko es jebkad varētu prasīt. Tāpēc es esmu tiešām ārkārtīgi pateicīgs, ka viņi tur bija, un es tiešām mīlu viņus no visas sirds. Tā kā, liels paldies viņiem. Varam droši vien aplaudēt arī ģimenei un vecākiem, vai ne? Pilnīgi nesaistīti, bet pagājušajā nedēļā man bija viens darbiņš jāizdara. Un, ņemot vērā, kā noslēdzās pasaules čempionāts florbolā, ar kādiem panākumiem, un kur bija nonācis tu, es nekautrējos vēl vienreiz nominēt tevi kā Liepājas gada sportistu. Un bija ļoti interesanti, ka 23. gadā, kad mēs tā kā pieteicām tevi ar domu, ka tu būsi iespējams jaunā cerība, bet tevi ielaid tajā pašā plauktiņā, kur ir visi Liepājas, es teikšu, vaļi. Tu esi blakus viņiem. Un tad, kad tev vecāki kāp uz skatuves un pasaka paldies un par visu pārējo, vai ne? Tā arī ir kaut kāda lieta, ka tu jūti, ka arī Liepājā tevi joprojām, nerunāsim par to, ka te kur sēž mazie, kuri grib tevi satikt, redzēt, parakstu un kādu balvu varbūt beigās, vai ne, kā mēs rakstījām. Tā kā tu jūti, ka Liepāja dzīvo tev līdzi? Jā, noteikti, jā. Tādā ikdienā varbūt to tik ļoti nepamanu, bet, acīm redzot, ja es esmu guvis tādas nominācijas, tad noteikti ir cilvēki, kas to novērtē. Un, piemēram, tevi, kas saorganizē šo visu, lai mēs šovakar varētu būt. Tā ir tāda liela svētība, un es arī zinu pie sevis, ka Liepāja man noteikti vienmēr paliks sirdī. Un, sirdī es esmu liepājnieks, un man ir prieks par to, kas šeit notiek. Es vienmēr sekoju notikumiem, kas šeit ir. Tiešām esmu pateicīgs par to. Labi, tad sarunas nobeigumā vēl pavisam īsi par kuršiem, jo svētdien mēs to pasaules čempionātu bišķi pacelājām un tās sajūtas ir kolosālas. Vēl pēdējā lieta.
Es nezinu, vai no tribīniem var redzēt, bet varbūt var paņemt rokās vienu savu spēļu apavu un pastāstīt, kas viņai ir tāds atšķirīgs varbūt no ikdienā, ko tu redzi, vai kāda tev tie ir. Jā, droši vien jau kā visi redz, kad šajos apavos ir iesiet lentīti, no kuras tapšanas procesā patiesībā es biju minimāli. Jo pateicoties saviem lielākajiem atbalstītājiem, mana mamma man sagādāja šo. Un mana draudzene Ella viņas atveda šo lentīti, kā arī izdomāja un iepina šo lentīti kurpēs iekšā, kas man likās kā lieliski ideja, un šo es arī noreklamēju visai izlasei. Turpmāk viss tā darīs? Nē, es jau to noreklamēju pirms čempionāta, bet godīgi sakot, tas prasa darbu. Es redzēju, kā viņi to darīja, un es nezinu, vai es pats varētu to izdarīt. Tāpēc tas ir ļoti, ļoti lieliski izdarīts, un tas prasa darbu, bet tajā pašā laikā es teiktu, ka tas arī skaisti izskatās. Liekas, ka tā ir tāda maza, varbūt detaļa, bet tajā pašā laikā tāda patriotismu izrādīšana, kas... Tāpat lentīte uz rokas, kas to šodien... Jā, tieši tā. To arī izdalīja visiem izlases dalībniekiem, un ir tādi mazie aksesuāri, kas varbūt kas ir papildus iespēja parādīt, kad mēs esam patrioti un kad... mēs gribam dažādos veidos parādīt to. Jā, tas tiešām forši, un es iepriekš laikam pat nebiju nekad redzējis šādu pieeju, un noteikti žetons gan mammai, gan draudzenēm, visiem pārējiem, kas palīdzēja šo sagatavot, jo TV kamerās to nemanīja, bet tad, kad tu man paskatās, tiešām, es domāju, arī kāpjot uz laukumu, tu droši katru reizi atceries. Paskatoties uz leju, es redzu. Jā, paskatoties, ne tikai augšā, vai ne? Jā, tieši tā. Tas ir par to. Par kuršiem runājot. Sezonas ievadā mēs braucam uz pirmo spēli, es eju pie džekiem pļāpāties, jo ir tapis tāds sprīdīšu rangs, kurā ir novērtētas komandas. Un Gustavs ir viens no sprīdīšiem, ir tāds Instagram konts, kur noteikti liela daļa no jums jau seko. Un sprīdīši taisa dažādas aptaujas, anketas un vērtē, kurš uzvarēs, kurš spēcīgāks, kurš netiks spēcīgs. Tajā brīdī, kad tev jāvērtē sava bijusī komanda, kas ir, teiksim tā, palīdzējis to nonākt tur, kur tu šodien esi, tu biji tas, kurš velk atzīmes uz augšu, vai tu esi lielākais kritiķis? Jo bieži vien arī tie, kas pazīst visus, saka, tik labi jau nebūs. Bišķi zemāk, bišķi uz augšu. Vai kāda bija tava pieeja toreiz? Jā, mēs jau kā sprīdīši mēs gribētu teikt, ka mēs vismaz cenšamies būt objektīvi. Līdz ar to mans varbūt patriotisms, kaut arī viņš iekšā tur vienmēr ir, man ir nedaudz viņš jāvāk uz leju un jāapskatās realitātei acīs, protams. Tā kā, ja man kāds jautā, tad katrā spēlē, kur spēlē kurš, tad mans favorīts ir skaidrs, bet, jā. Mēs veidojam tā, iedvesmojoties no Somijas, ja nemaldos, viņi veido to, un līdz ar to mēs paši domājam. Izveidojam varbūt tādu pirmo uzmetumu, un tad mēs domājam, kam vajadzēja būt augstāk, kam vajadzēja būt zemāk, uz ko tas balstās, uz dažādiem faktoriem. Bet, protams, mūs nevar saukt par ekspertiem, varbūt dīvānu ekspertiem, bet tas rangs ir vairāk tāds, lai radītu ažiotāžu ap Latvijas florbolu kā tādu un radītu viedokļus cilvēkos par to, ko mēs sakam nepareizi, ko mēs darām pareizi, un tas vienkārši rada uzmanību uz Latvijas florbolu kā tādu. Tā kā es ceru, ka mēs darām kaut kādu labu darbiņu. Šogad jāsaka, kuršos mājas spēles viss tiek translētas sporta centrā, un es domāju, ka Šveicē nav nobloķēta translācija, vai ne? Tu redzi spēles? Jā, es redzu. Bet, kāds ir skats kopumā? Ir posmi, kur ir gājis bišķi labāk, ir posmi, kur ir gājis bišķi netik labi. Tāda bišķi tā sezona tāda šūpojās. Ko tu redzi laukumā? Ko tu redzi spēlē? Kas ir tie džeki, kas spēlē? Vai ir kaut kas, kas tev patīk tajā, ko mēs darām, vai kaut kas, kur tu teiktu, ka tur vajadzētu noteikti uzlabot savu sniegumu? Kas ir tas, ko tu redzi? Godīgi sakot, es neteiktu, ka es pietiekami kompetents, lai runātu par to, tāpēc, ka es neesmu redzējis tik daudz spēles. Un nav tā, ka ir ļoti daudz laika, lai to darītu, bet, protams, pie katras iespējas es cenšos ieslēgt vismaz kulminācijas momentos un apskatīties, kā iet mūsējiem. Kā jau tu teici, augšas un lejas, un skaidrs, ka šī komanda arī balstās uz tādu, jāsaka, līderu sniegumu, jo ir izteikti līderi šajā komandā. Jā, pēdējās spēlēs Endijs Ezeriņš. Jā, tieši tā, piemēram. Kad ir svarīgi, kā viņi nospēlē, bet tāpat laikā ir prieks redzēt arī, ka tad, kad viņi nav, tad tie pārējie spēlētāji arī varēja parādīt raksturu un uzvarēt spēli arī bez līderiem, kas noteikti radīja tādu patīkamu pārliecību visiem, kad
Bet, es nezinu par tādu taktisko spēli, es baigi nevaru runāt, man liekas, un man būtu jāskatās vairāk. Un, protams, ja tā skatās uz floorbola kopumā, tad Latvijas virslīga var uzlabot visus floorbola pamatus, tā skaitā piespēļu ātrumu, piespēļu precizitāti, laukumu redzējumu. Pret pasaules čempionātu mēs pagaidām nekonkurējam. Jā, tieši tā kā es teiktu, ka tur jau tu vari uzlabot visu, bet es negribētu baigi ieslīgt detaļās par to, kas jāuzlabo, kas ne. Labi, un tava sajūta šobrīd tā vieta tabulā ir tieši apakšgalā, bet patiesībā, ja paskatās kalendāru, tad tur diezgan ātri var pozīcijas pamainīt. Tava prognoze nosauc vietu, kurā pabeidz regulāro sezonu, kurš vieta. Es ticu, ka kalendāru tu neespētīs, bet, manuprāt, 9 vēl spēles vai 10. Es tad negribu samalot. Es domāju, ka 9 vēl palikušas. Es gribētu cerēt un teikt, ka kurš saņemsies un vismaz tiks ārā no tās pēdējās pozīcijas. Un, kā jau teicu, tā apakša jau ir tik blīva, ka pēdējā vieta ir ļoti tuvu playoff komandai. Es tiešām nevaru veikt precīzi prognozes, bet es ļoti ceru, ka tā būs. Saka top 9 vienkārši. Es ceru, ka tā būs 8. vieta. 8. Es būtu ļoti priecīgs par to. Bet, nav izslēgts. Mēs patiesībā droši vien tas ir no mūsu mērķis to sasniegt. Un ir laika jautājums, kā mums tās spēles saliksies, kas ir tagad ceļā. Jā. Bet visbeidzot, tu esi mūsu 5. viesis, kurš ir runā. Tu esi 1. kurš šo sezonu neiet laukumā, kurš sastāvā. Ir interesanti šādai lietai sekot līdzi, skatīties. Droši vien Inga ar interviju redzēja, tur tādu foršāku daudz saturs, man liekas, bija, kas varbūt ikdienā nav pieejams citviet. Jā, es teiktu, ka tā ir ļoti lieliska iniciatīva droši vien no tavas puses, jo es domāju, ka pārējie sekotāji var piekrist, ka ir tiešām interesanti redzēt un dzirdēt, kā spēlētāji domā, kā viņi jūtās komandas iekšienē, kāda ir viņu uzskata viedokļi. Jo atceroties sevi, kad es biju maziņš borta augstumā, bija šausmāk. Un skatoties spēles, tev visi tie spēlētāji liekas kā tāda elka, ka kaut kas neaizsniedzams, kad tu uz viņiem skaties kā tādu tēlu vairāk. Un ir, man liekas, kad lieliski kādu no viņiem iepazīt nedaudz tuvāk, redzot tādu interviju, kur viņi atkal var parādīt sevi no citas puses, ne tikai florbola laukumā. Es teiktu, ka tas ir kaut kas lielisks. Jā, mēs cenšamies katrā ziņā. Labi, pamazām apaļojoties un noslēdzot to sarunas daļu, es noteikti esmu atnācis, kā jau redzat, mums ir eglīte un arī maza dāvana apakšā. Es gribētu, lai jūs ar aplausiem pavadot mani. Mēs uzdāvināsim Gustavam kaut ko ļoti sportistam noderīgu. Tur iekšā nav nekas neveselīgs, tas viss ir ārkārtīgi veselīgs un garšīgs. Un, kad tu papētīsi, droši vien tev arī noderīgs kādā brīdī būs. Tā kā, lai spēks un enerģija 25. gadā. Paldies. Tiem, kas mūs skatījās YouTube, bija pieslēgušies un noskatījās, paldies pirmkārt par skatīšanos. Bet visiem pārējiem, tiem, kas ir vēl uz vietas, vēl kaut kāds pārsteigums mums ir priekšā. Bet paldies tiem, kas skatījās un uz tikšanos nākamajās epizodēs. Paldies! Kolosāli!